februāri jūs dzirdējat par to, ka bija informācija sabiedriskajos medijos par gadījumu, kad tiesa nolēma nodot nekustamo īpašumu dzīvokli sākotnējiem īpašniekam un labticīgiem ieguvējiem. Tas nozīmēja iespēju prasīt kompensāciju. Labticīgs ieguvējs iesniedza kasācijas sūdzību, un mums notika diskusijas arī juridiskajā komisijā. Mēs bijām pārliecināti, ka tiesu vara pamanīs, ka apsūdzētais rīkojas ar pilnvaru, ka viņam bija tiesības pārdot to dzīvokli, viņš izmantoja pilnvaru. Tiešām bija pamats domāt, ka tiesa nosūtīs augstākā tiesa nosūtīs lietu apgabaltiesai un darbs tiks turpināts. Bet pirmdien mēs saņēmām informāciju, ka augstākā tiesa norādīja, ka jāaizsargā primāri cietušais un pieņēma savu lēmumu. Un sava lēmuma arī augstākā tiesa norādīja, ka Saeima konsekventi uzskatā, ka ir jāaizsargā cietušais. Ir jāaizsargā cietušais, un tā arī ir. Mēs uzskatām, ka ir jāaizsargā cietušais, bet ir arī netipiskas situācijas, kur vajadzētu atkāpties un atstāt nekustamā īpašumu labticīgajiem ieguvējiem. Mēs paspējam pieņemt šo likumu pirmajā lasījumā. Mēs sagatavojam likuma projektu otrajam lasījumam. Un pirmdien mēs uzzinājām par to, ka augstākā tiesa pieņema lēmumu. Mēs uzskatījām, ka mums ir jārēģē, ka mēs nedrīkstam samierināties ar to, ka taisnīgums konkrētajā lietā nav nodrošināts. Un mēs atradām risinājumu, lai tiesa tomēr izskatītu gan šo lietu, gan arī citas iespējamas lietas, kas var būt nākotnē. Tātad mēs piedāvājam šodien steidzamības kārtā izskatīt grozījumus un pieņemt tos. Tie ir tie saturiski, tas ir tas, kas tika virzīts un atbalstīts pirmajā lasījumā un tika virzīts uz otro lasījumu. Ko mēs piedāvājam vēl? Attiecināt šos grozījumus uz tiem lēmumiem, kas ir pieņemti no šī gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka labticīgiem ieguvējiem būs iespēja prasīt, izskatīt šo jautājumu. Jo ko mums pateica tiesa ar savu spriedumu? Tiesa sprieduma norādīja, ka likums paredz tā, un mēs piemērojam likumu mehāniski. Mums nav citas iespējas. Mūsu pienākums dot iespēju tiesai strādāt, domājot par taisnīgumu.